Pārsvars nepilnas 5 sekundes simtaļas itālietēm. Pāri itālietēm Upītei Kalumai. Uzreiz pēc starta, lēnāk startā ir Anda Upīte un Zana Kaluma. Uzreiz pēc starta, sākot braucienu, 2 braucienu summā, skaitot latvietis piekāpsies, bet visas iespējas apsteigt titulēto ekipāžu Foiteru, Noberhoferi, Upītei un Kalumai. Upīte un Kaluma pirms nedēļas bija 4. vietā, piekāpjoties 3. vietā komandas biedrē Martai Robežniecei Kitijai Bogdanovai. Uzreiz pēc starta 5 sekundes tūkstošdaļas piekāpās Itālijas ekipāžai, bet nu jau ir priekšā Upīte ar Kalumu 2 braucienu summā. Tā ir laba tendence, tagad to veiksmīgi noturēt un iekrāt vēl lielāku pārsvaru distances gaitā, lai saglabātos reāls cerības uz godalgām šajā pasaules kausa posmā. Andai Upītei, Zanai Kalumai izbrauc. Tikai palielina savu pārsvaru 2 braucienu summā. Upīte ar Kalumu, nu jau tās ir 0,14 sekundes, ir pusotras sekundes desmitdaļa. Pagaidām viss kārtībā, varbūt tāda neliela neprecīzība pirms finiša, bet ir līderis. Labākais rezultāts 2. braucienā Upītei ar Kalumu. Viņš kļūst par pirmajām sportistēm 2. braucienā, kas trasi veic ātrāk par 47 sekundēm. 46, 98 un 4. vieta ar garantiju šobrīd Andai Upītei, Zanai Kalumai. Tas ir vismaz tieši tikpat, cik pirms nedēļas pirmajā pasaules kausa posmā Lillehammerē.